Labrīt, labdien un labvakar. Es jūs vēlētos sveicināt podcastu Ārpolitika pēc kaklasētas 5. sērijā sadarbībā ar Latvijas ārpolitikas institūtu. Mani sauc Marts, un es būšu jūsu šarpa globālajiem aktuālajiem notikumiem. Mans mērķis ir jūs sagatavot neizbēgamai sarunai pie ģimenes vakariņu galda, kad onkulis Jānis atkal sāk celt augšā jautājums par politiku. Šī sērija ir veltīta tematam, kas ir mīļš un tuvs manai sirdī. Tā ir ES likumdošana. Jā, ir pienācis laiks atzīt, ka es arī esmu jurists. Es ticu, ka šis temats var izklausīties nāvīgi, garlaicīgs, taču, ja tas spēja aizraut mani, es ticu, ka tas spēs aizraut arī jūs, un ja man tas neizdosies, tad gan šis temats ir nāvīgi, garlaicīgs un neko tur nevar padarīt. Klasiskā ideja, lai skaidrotu ES likumdošana, sākas ar komisiju, kur jums izskaidro, kas ir tiesība iniciatīva, un šajā podkastā par to jums arī kādā brīdī skaidrošais. Bet likumdošana nesāks ar specifisku iestādi vai procesu, tas sāks ar ideju, tas sāks ar stratēģiju vai vīziju vai arī kādu reālu problēmu, kas ir jārisina. Un tad šeit ir tieši jāsaprot tas fakts, ka likums gan valstī, gan arī Eiropas Savienībā ir instruments, ko mēs izmantojam, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai arī risinātu kādu specifisku problēmu. Tātad, lai radītu instrumentu no sākuma, ir jāzina mērķis un problēma, ko mēs risinām. Piemēram, izmantosim mašīnu radīto piesārņojumu pilsētvidē kā tādu piemēru. Mēs izmantojam sensors un redzam, ka izmešu skaits pilsētās tiešām ir lielāks. Mēs sākam redzēt, ka vairāk cilvēku sāk slimot ar astmu vai alerģijām, un pilsētā varbūt ir redzams arī smogs. Arī paši cilvēki mums saka, ka viņi ir neapmierināti. Tātad mums šeit ir problēma, kurai ir jāmeklē risinājums. Mūsu mērķis šajā gadījumā visticamāk būs mazināt mašīnu radīto piesārņojumu pilsētvidē. Un ja tas ir tas virziens, kurā mēs vēlamies doties, tad likums šajā gadījumā varētu būt viens no tiem instrumentiem, kas to tālāk varētu darīt. Tomēr šajā pašā situācijā, kamēr mēs sākam domāt par mašīnu radīto piesārņojumu pilsētvidē, sāk aktualizēties jautājums par velo infrastruktūras esamību un pietiekamību. Un šis jautājums arī ir svarīgs un arī ir jārisina. Teorētiski mēs varam varbūt to pakārtot pie mašīnu radītā piesārņojuma pilsētvidē samazināšanu. It kā tie ir saderīgi un pieprasīs lielāks resursus, bet tas ir iespējams. Labi, tagad strādāsim pie šiem diviem tematiem. Un veidojot jauno darba grupu par velo infrastruktūru, sāk aktualizēties jautājums par demogrāfiju, it īpaši par pabalstiem pilsētās daudzbērnu ģimenēs. Šis temats arī ir svarīgs, tā ir reāla problēma. Cilvēku skaits samazinās un, daudzbērnu ģimenes ir jāatbalsta, ir jāmotivē cilvēkus, bet šito gan nevar pakārtot zem pilsētvides piesārņojumu. Labi, tad sanāks, mums būs jāsadala abi resursi un jāpievērš arī šim jautājumam. Labi, mēs sākam mākt ekspertus kopā un veidojam darba grupu, bet tad pie durvīm sāk klauvēt jauna problēma. Slimnīcās un klīnikās pietrūkst ārsti, cilvēks sūdzas par ilgajām brindām un dažreiz pat izvēlas, tādēļ neiet pie ārstiem un nesaņemt medicīniskos pakalpojumus. Ārsti arī ir pārstrādāti un pakalpojumu kvalitāte tādējādi var būt cieši. Kur tad likt šito jautājumu? Varbūt mēs varētu to sadalīt. Pilsētvides jautājumu veselības un dabas aizsardzības apakšgrupās. Varbūt kaut kā mēs varam atrast tos resursus, un kamēr mēs to pasakam, jau pa to brīdi ir novecojis ceļa elektrības infrastruktūra, pilsētā ir notikusi dezinformācijas operācijas, un 40 uzņēmumi ir beiguši savu darbību pilsētā, sūdzoties par administratīviem šķēršļiem pakalpojumu sniegšanai. Un problēmas turpina nākt, un tās nekad nebeig nākt. Viens ugunsgrēks pēc otra. Tāda ir likumdošanas realitāte. Ja mēs mēģināsim atrisināt nebeidzamu problēmu skaitu ar ierobežotiem resursiem, mēs ne tikai neatrisināsim visas problēmas, mēs kvalitatīvi nespēsim atrisināt nevienu. Un tāpēc, pirms mēs ķeramies klāt pie likuma, pirmais solis ir ķerties klāt pie prioritāriem. Kas ir objektīvi tās lietas, kuras mēs varam risināt tagad? Un par šo jautājumu atbild pirmā no vairākām Eiropas Savienības iestādēm, kas vienā vai otrā veidā ir kaut kādā veidā iesaistīts ES likumdošanā.
un nosaukt aizdomīgi līdzīgi citām. Tā ir Eiropadome. Eiropadome sastāv no 27 Eiropas valstu augstākajām amatpersonām vai valstu vadītājiem. Šajā gadījumā no Latvijas to pārstāv ministru prezidents. Tāpat blakus Eiropas Savienības valstu vadītājiem piedalās arī Eiropadomes priekšsēdētāji un Eiropas komisijas priekšsēdētāji. Eiropadome parasti pulcējas tādos lielos formātos, ko sauc samitos, aptuveni 4 reizes gadā Briselē, un viņi nosaka ES vispārējo politikas virzību un arī kādas ir prioritātes šajā brīdī. Šī iestāde nerosina un nepieņem ikdienas tiesību aktus, tās uzdevums ir stratēģiski vadīt Eiropas Savienības attīstību. Piemēram, Eiropadome var vienoties par klimatneitralitātes mērķi vai par kopējo nostāju attiecībās ar kādu lielvaru, un pēc tam uztic komisijai un citām atbildīgām Eiropas Savienības iestādēm īstenot šos stratēģiskos lēmumus. Tad, ja mēs iedomājamies kuģi, Eiropadome to nestūrē īsti, jo stūrēšana ir komanda un stratēģijas un virziena īstenošana. Tā sēž masta galā virs burām ar teleskopu un saka vispārējo mērķi, uz kurien mums vajadzētu stūrēt, un tā meklē to galvenmērķi tur. Protams, šie mērķi un stratēģija, ko Eiropadome izveido, nav statiska. Mēs nerunājam par 5 gadu vai pat 10 gadu plānu. Eiropadome tieks 4 vai vairākas reizes gadā, kur tā izvērtē esošās vai vajadzības gadījumā spēj izvirzīt jaunas prioritātes. Tad šeit arī ir likumdošanas sākums, kur man šķiet vajadzētu jebkādai diskusijai par likuma radīšanu sākties. Ar stratēģiju, ar vīziju, ar konkrētu mērķi. Jo jebkurš var radīt likumu jebkurā brīdī un izveidot to šķietami, lai atrisinātu kaut kādu situāciju. Bet likums kā instruments parasti ietilpst plašākā ietvarā, kur tas izpild specifisku funkciju starp citiem pasākumiem, kas visi kopēji ir tēmēti uz attiecīgā mērķa vai stratēģijas izpildi. Labi, pieņemsim, mums tagad ir stratēģija, mums ir mērķis un problēma, ko mēs vēlamies sasniegt un risināt attiecīgi. Tad mums ir jāķerās pie otrā soļa – izpildīšanas. Un, lai izpildītu šo vīziju, šo stratēģiju un šo mērķi, mums ir jāvērš pie Eiropas Savienības komisijas. Un man šeit labs veids, kā skatīties uz Eiropas Savienības komisiju, ir tāda kā ultraministrija, kur atbild par visām Eiropas Savienības kompetences jautājumiem. Iedomājieties, Latvijā ir valsts iestādes tieslietu ministrija, ārlietu ministrija, zemkopības ministrija, ekonomikas ministrija un pārējās. Iedomājieties, ja viņas visas pārvērst tādā vienā lielā ministrijā, kura atbildētu par visiem jautājumiem. Tā apmēram ir komisija, un rezultatīvi tā ir milzīga iestāde, kur ir nodarbināts apmēram 32,000 amatpersonas. Un tad kas vada komisiju? Komisiju vada Eiropas komisijas priekšsēdētāju, kuru ievēl Eiropas parlaments un kuru izvirza Eiropadome, un tā šobrīd ir Ursula von der Leyen, un blakus viņai, veidojot to, ko sauc par komisāru koledžu, ir 26 citi komisāri, un tad kopā ar komisijas priekšsēdētāju ir viens komisārs no katras Eiropas Savienības dalību valsts, un tādā veidā tiek savā veidā panākta tāda valstu vienlīdzība Eiropas Savienības vadībā. Jūs varat skatīties uz komisāru koledžu kā tādu ministru kabinetu, kur visi ministri atbild par nosacītiem komisijas jautājumiem, un tam visam priekšgalā ir komisijas priekšsēdētāja, kura ir kā tāda sava veida ministru prezidenta. Šī iestāde un tās darbinieki ir atbildīgi par politikas un likumu ieviešanu, par arī politikas un likumu izveidi un arī par politikas un likumu ievērošanu. Tātad komisijai ir ļoti, ļoti plaša darbības joma, bet mēs koncentrēsimies tieši uz likumdošanu. Šeit, runājot par likumdošanu, mēs izrunājam, ka pirmais solis ir stratēģijas un mērķa noteikšana. Tad otrais solis ir īstenībā nevis likuma radīšana, bet tā saucamā pieejas izvēle. Tas ir, ko mēs darīsim par šo problēmu, kā mēs viņu risināsim. Un tad atgriezīsimies pie šī paša mašīna radītā piesārņojuma pilsētvidē jautājuma. Eiropadome, ja mēs atkal ņemam kuģi kā mūsu metaforu, Eiropadome ar krāsaini runājošu papagaļu starpniecību no kuģa masta gala ir nodevusi mums virzienu. Tagad labi, kā lai mēs to risinām?
Nu, mēs varētu teorētiski aizliegt mašīnas pilsētās, bet tas sadusmot ļoti daudz cilvēku, un no tā rastos daudz jaunu citu problēmu. Nu, labi, mēs varētu veidot noteikumus par katalizatoru stiprināšanu, lai viņi izdala mazāk noplūdgāzes. Tomēr tas varētu būt ilgi un plēni izdomāt vienotus standartus, izveidot finansējumu jauniem katalizatoru certifikācijas procesiem un tā tālāk. Un tas varētu arī neizdoties. Varbūt mēs varētu vienkārši novirzīt daļu no mūsu finansējuma, lai sniegtu pilsētām iespēju attīstīt alternatīvas transporta veidus, kā sabiedrisko transportu, veloinfrastruktūru un arī vienkārši gājēju infrastruktūru. Un šajā diskusijā parādās nākamā dilema. Vai problēmu risināt ar regulēšanu, ar likumdošanu, vai ar alternatīvām pieejām, kā finanšu atvēlēšanu. Protams, budžeta vai projektu finansēšanas izmaiņas arī vajag nosacīt savu likumprojektu izveidi, bet tā ir pieksīšanās un izbojā šī soļa labo salīdzinājumu. Bet būtībā paliek tā pati ideja, vai tu vēlies regulēt darbību, vai arī tu vēlies iedrošināt to darbību caur alternatīviem veidiem. Un tas īstenībā ir ļoti svarīgs jautājums, ko komisijai savā darbības jomā ir jāizvērtē. Jo padomājiet, katram likumprojektam tiek atvēlēts diezko liels resursu daudzums. Pirmkārt no komisijas puses, tāpēc, jo tas ir jāizstrādā un tas pieprasa garu laika daudzumu un lielu cilvēku resursu. Pēc tam ir jāiet cauri visam likumdošanas procesam, kad mēs iesaistām 27 valstis, plus visas attiecīgās Eiropas Savienības iestādes, un pēc tam tiek uzlikts lodzi uz nacionālajām, uz valstīm, uz dalību valstīm, lai viņas ieviestu šos te likumus un veikt attiecīgos grozījumus un izdomāt nacionālos risinājumus. Un kā tad šo izvēle veids komisija? Nu, galvenokārt tā ir caur iesaistīto pušu konsultācijas, caur ietekmes izvērtējumiem un citiem dokumentiem, lai nonāktu pie šķietam pareizā risinājuma. Un šeit pie iesaistītām pusēm ir jāsaprot, ka tās ir ne tikai valsts iestādes un kaut kādas padotības iestādes, bet arī privātais sektors. Tie ir uzņēmumi, tiek veikts gan privātas, gan publiskas konsultācijas ar privātā sektora pārstāvjiem, kur var brīvi iesniegt savus viedokļus, un tie ir obligāti komisijai jāņem vērā. Protams, šeit mēs pieņemam, ka komisijai vispār ir tiesības radīt attiecīgo likumprojektu, jo pastāv jautājumi, kur komisijai vienkārši nav spējas, jeb kā mēs to saucam, tiesības zinātnē, kompetences radīt likumprojektus, jo Eiropas Savienībai, vienkārši dalību valstis nav piešķīruši attiecīgo kompetenci. Bet pat tajos gadījumos, kur, kompetences pastāv, nevienmēr regulēšana ir vispareizākais un vislabākais risinājums. Ja jautājums no jūsu puses ir par kompetencēm, tas pašs par sevi ir cits vienlauks, kas pieprasa citu podkāstu, kas aizņemt 20 minūtes, bet es gribu minēt, kā ārpolitika bez kaklasētas pirmajā sērijā es īsti pastāstīju, kā kompetence strādā. Super īsā versija šobrīd ir, ka kompetence ir tiesības rīkoties specifiskā jomā. Un pēc šiem 2 gariem un nogurdinošiem soļiem mēs nonākam pie, ko varētu saukt par Eiropas Savienības likumdošanas tādu pirmo formālo soli, ko parasti tradicionāli cilvēki uzskata kā šo pašu pirmo soli likumdošanas procesā. Un tā ir likumprojekta izveide. Un kad komisija ir izvēlējusies pareizo risinājumu un ir pārbaudījusi, ka tā ir kompetence, jeb tiesības veidot šo likumprojektu, tā to arī izstrādā. Un komisija ir vienīgā iestāde, kurā ir tiesības veidot likumprojektus. Un ir ļoti specifiski gadījumi, kur tā nav taisnība, bet būtībā 99,8% gadījumos komisija ir vienīgā, kas veido likumprojektu. Mūsu gadījumam komisija ir vienīgā, kas izstrādā likumprojektus. Un šajā gadījumā mūsu kuģī Eiropas komisija ir tāda kā kartētāja. Viņi ieklausās virzienus, kur mums ir jādodas, un konsultējoties ar karti un ar dažiem citiem kolēģiem, izveido maršrutu un iesaka, kāds ir visefektīvais veids, kā mēs varam tur nokļūt. Šo maršrutu komisija nodod tālāk stūrmanim,
lai tas izmantojot savas zināšanas, tam pirmkārt piekrist, vai arī veikt izmaiņas un pēc tam tās pieņemt un izpildīt. Vienīgi šeit gan nav tik vienkārši. Mēs taču esam uz Eiropas Savienības kuģi, un šim kuģim nav viens stūrmanis, tam ir 2 stūrmaņi. Tie ir Eiropas Savienības padome un Eiropas parlaments. Tātad komisija šajā gadījumā likumprojektu nosūta abām iestādēm, lai to izvērtētu katra atsevišķi. Un pirmajam šajā gadījumā mēs pievērsīsimies Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments sastāv no 27 Eiropas Savienības dalību valstu, 720 ievēlētiem deputātiem. Katrai dalību valstī balstoties to iedzīvotāju skaitu ir atvēlēts precīzs vietu daudzums. Latvija, piemēram, Eiropas parlamentā pārstāv 9 deputāti, kas tiek ievēlēti, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un šeit var iezīmēt īstenībā interesantu faktu par Eiropas parlamentu un vietas sadalījumu, ka mazās valsts Eiropas parlamentā uz iedzīvotāju ir vienmēr labāk pārstāvētas. Labs piemērs ir salīdzināsim 3 valstis. Latvijā ir pāri 1,8 miljoniem iedzīvotāju un 9 Eiropas parlamenta vietas. Tas nozīmē, ka tā ir 1 Eiropas parlamenta deputāta vieta uz katriem 200 000 iedzīvotājiem. Ja mēs paņemam Eiropas Savienības lielāko valstu Vāciju, Vācijā ir 83,2 miljoni iedzīvotāji, un tā ir atvēlēts 96 deputātu vietas. Tāpēc viņiem ir tikai 1 deputāta vieta uz katriem 860 000 iedzīvotājiem. Tātad Latvijā uz 1 iedzīvotāju ir labāk pārstāvēta Eiropas parlamentā nekā Vācija. Un tad mēs varam paņemt otru galu, Maltu, kurā ir tikai 553 000 iedzīvotāji, bet 6 Eiropas parlamenta deputātu vietas. Tādā gadījumā Maltai ir vislabākais rādītājs Eiropas Savienībā, jo uz 1 deputātu vietu tiek pārstāvēti 93 000 cilvēki. Tātad šeit varbūt varētu rasties arguments no personām, ka tas varētu kaut kādā veidā būt nedemokrātiski, bet šis varbūt daļēji nevienlīdzīgais vietu sadalījums ir veids, kā nodrošināt, ka dalībvalstīm ir kapacitāte un spēja rīkoties efektīvi Eiropas parlamentā. Ja Maltai būtu 1 vai 2 vietas, tās kapacitāte parlamentā būtu ļoti, reāli ierobežota. Un šeit arī atspoguļojas fakts, ka deputāti nepārstāv tikai sevi, bet arī tie pārstāv gan savus iedzīvotājus, gan valsts un daļai arī savas nacionālās partijas. Tāpēc sadalījums tiek veidots, lai valsts tiktu tā proporcionāli atspoguļot. Šādā veidā, piešķirot Maltai un mazākām valstīm mazliet vairāk vietas, tiek nodrošināts tas, ka, piemēram, nebūtu tāds gadījums, kur, ja Maltai būtu 1 vieta, tad cilvēks ar 20% no sabiedrības balsīm pārstāvētu visus 100% ar Maltas iedzīvotājiem. Atvēlot 6 vietas, balsotājiem tiek dot iespēju, atbalstīt kandidātus, kuriem tie vislabāk uzticas. Nav tāda sajūta, ka tava balss ir izmesta vai pazaudēta. Bet šis nav par tematu, tas vairāk ir par interesantu jautājums par to, kā valstu vietas tiek sadalīts, un vēl interesantāks jautājums, ja jums interesē Eiropas parlamenta deputātu sadalījums, noteikti ir jautājums, kas notiks, kad pievienosies Ukraina, kas būs otrā lielākā valsts pēc iedzīvotāju skaita ar apmēram 44 miljoniem iedzīvotāju, un kā mainīsies šo deputātu vietas, vai parlaments tiks palielināts vai nē. Ļoti aktuāls un interesants jautājums. Bet atgriežoties pie mūsu likumprojekta, kas notiek? Parlaments saņem likumprojektu no komisijas un tad nodod to vienai no parlamenta tematiskajām komitejām, to izvērtēt un veidot šīs komitejas pozīciju, kas būs par balstu vai par pamatu visai parlamenta pozīcijai. Šo komiteju darbu varētu līdzināt vispārīgi Saeimas deputātu komisiju darbībām, bet tām ir maz atšķirības. Atkal pieņemsim šo pašu piemēru par pilsētvides piesārņojumu mazināšanu. Komisija ir izstrādājusi šo likumprojektu un to nosūta Eiropas parlamenta kancelē, lai tas izvērtē, kur to tālāk ir jāsūta. Kancelēja izvērtē likumprojektu un nodod to attiecīgai komitejai. Šai gadījumā tā visticamāk būs NV komiteja no parlamenta, un tā arī turpinās to izvērtēt. NV komiteja, kurā ir nosacīts deputātu daudzums, ievēl 1 referentu, sekojot īstenībā salīdzinoši sarežģītai sistēmai, bet šis referents ir deputāts.
jo komitejas sastāvā ir tikai deputāti būtībā. Un kas tad ir šī referenta uzdevums, ko viņš dara ar šo likumprojektu? Nu, atbildi īstenībā nav tik sarežģīta. Viņš analizē projektu, viņš konsultējas ar konkrētās jomas speciālistiem un arī ar tām personām, kurus šis likumprojekts varētu ietekmēt. Viņš paralēli apspriež ar citiem komitejas locekļiem un veido ziņojumu, kas iesaka tādu vispārējo politisko līniju, kas parlamentam būtu jāievēro. Kas ir tas virziens ar šo likumprojektu, kuru mēs vēlamies turpināt? Tātad viņš savāc visu šo lielo informācijas daudzumu un kopā ar savu komandu, kuru veido parlamentārie asistenti un vēl arī komitejā iesaistītie ierēģi, visi šie apsvērumi tiek izveidot tādā lielā ziņojumā, kas tiek iesniegts komitejai, izvērtēt. Šis process nebeidzas ar ziņojumu sagatavošanu un informācijas ievākšanu, jo, vēl ir tāda lieta kā ēnu referenti, kas pārstāv katru reizi politisko grupu un vēl citu komiteju iesaisti, tomēr tas šobrīd nav svarīgi. Tas, kas ir svarīgi, ir tas, ka Eiropas parlamenta attiecīgā komiteja sagatavo kopēju komitejas nostāju, kur viņi pēc tam izskata plenārsēdē, kur var tikt arī izskatīt citi grozījumi šim likumprojektam, kas tiek pieņemt vai nepieņemt. Un tad Eiropas parlamenta šajā plenārsēdē tiek pieņemta Eiropas parlamenta nostāja, un tā tiek nosūtīta Eiropas Savienības padomē. Labi, to dara Eiropas parlaments. Bet ko tad šajā brīdī, šajā visu procesu laikā dara Eiropas Savienības padome, un kas īsti ir Eiropas Savienības padome? Skaidri mēs zinām to, ka Eiropas Savienības padome paralēli šo jautājumu arī izvērtē, un vislabākais veids, kā raksturot Eiropas Savienības padomi, ir iestāde, kuru dažādos formātos pārstāv gan visu dalību valstu eksperti un ministri savos attiecīgajos jautājumos. Eiropas Savienības padome nav vienveidīga padome, tā ir rotējoša ministru un pārstāvju padome atšķirībā no jautājuma. Ja jautājums, piemēram, ietver, kā mēs šeit runājam, par pilsētvides piesārņojumu mazināšanu, tad visticamāk tie būs vides aizsardzības ministri, kas kopā sanāks un veido šo kopējo pozīciju, kā arī vides aizsardzības ministriju eksperti, kas kopumā vispār veidos viņu. Līdzīgi kā parlamentdarbam, Eiropas Savienības padomē arī no komisijas atnāk likumprojekts, kas tiek saņemts kancelējā. Eiropas Savienības padomes kancelēja izvērtē šo likumprojektu un tālāk to nodod attiecīgajai komitejai, jeb darba grupai. Šajā gadījumā tā būs Eiropas Savienības padomes darba grupa par vides aizsardzību vai par vidi, varbūt arī kāda cita. Bet katra komiteja būtībā sastāv no dalībvalstu ekspertiem un Eiropas Savienības padomes sekretariāta. Un šajā sanāksmēs nerad arī piedalās komisijas pārstāvi, kur spēja atbildēt uz dalībvalstu jautājumiem par likumprojektu. Bet kā tad īsti norit šis darbs? Jo tad, kad mēs sāksim, jo process īstenībā palīdz izskaidrot to, kas tur notiek. Būtībā Eiropas Savienības padome iet cauri katrai likumprojekta daļai secīgi, un pirms katras sanāksmes tiek iesūtīti iespējamie diskusiju jautājumi, izskatāmie panti, lai eksperti varētu reāli sagatavoties, par ko tad mēs šajā sanāksmē runāsim, un kas ir tie jautājumi, kas tiks izskatīti. Paralēli, tad, kad vispār mums ir zināms, ka komisija ir izveidojusi likumprojektu, katra attiecīgā valsts paralēli savās galvaspilsētās saprot, kuras tad īstenībā ir tās atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes par šiem jautājumiem. Piemēram, Latvijas gadījumā šeit par atbildīgo iestādi, ja runa ir par šo te likumprojektu par piesārņojumu samazināšanu pilsētvidē, varbūt tā būtu varam, un līdzatbildīgās iestādes būtu Veselības ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija, Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija, jo tas ietekmēs dažādas kompetences jautājumus. Un īstenībā likumprojekti ir skar ļoti daudz un plašu kompetences jautājumus, un nereti ir gadījumi, kur ir grūti pateikt, vai šis ir Veselības ministrijas vai vides aizsardzības ministrijas, vai šis ir Ekonomikas ministrijas vai Satiksmes ministrijas jautājums, vai šis ir varam vai kem jautājums. Tie ir ļoti strīdīgi jautājumi, kuros nereti risinājumi, ir grūti saprast, un pašām iestādēm ir grūti saprast, kur ir tās viņu kompetences robežas, bet
Šīs būtībā, tad, kad tiek atrastas atbildīgās un līdzatbildīgās iestādes, tās veido nacionālo pozīciju, kas tiek arī apstiprināta mums Latvijā Saeimā, un šī pozīcija ir kā pamats ekspertu nostājai sanāksmēs, kad mēs runāsim Eiropas Savienības padomē. Paralēli arī eksperti gatavo instrukcijas katrai sanāksmē, lai varētu sniegt informāciju par katru aktuālā jautājuma izskatīšanu, un tad sagatavojot visu šo informāciju galvaspilsētā, eksperti tad beidzot dodas uz Eiropas Savienības padomu, kur viņi dara būtībā divas lietas. Pirmkārt, viņi skaidro savas dalību valsts nostāju, kā mēs saredzam šī likuma projekta virzību, kas mums ir aktuālai jautājumi, kādas mums ir sarkanās līnijas, ko būtībā mūsu likumdošana nevar ieintegrēt, un paralēli viņi arī meklē kompromisu un uzklausa citas dalību valstis. Jo pieņemsim, varbūt dalību valstī A nepatīk ļoti 4. pants, bet viņi ir elastīgi par 5. pantu, un mums tieši ir pretējā situācija. Mēs esam elastīgi par 4. pantu, mēs varam piekrist dalību valstī A, bet mums ir ļoti svarīgi, ka 5. pants netiek mainīts. Un tādā veidā starp mums mēs veidojam kopējas nostājas, un tad mēs varam dalību valsts neformāli veidot visu kaut kādas nepapīrus, vai mēģināt diskusiju virzīt tādā virzienā, kurā mēs vēlamies. Un šis ir tāds lēns, ilgs, bet ļoti, ļoti svarīgs process, jo tas parāda mums izpratni par to, kā lietas izskatās, kā likums un kā process izskatās citā valstī, un kāpēc viņi nevar piekrist tam mūsu grozījumam. Un dažreiz mēs varam mēģināt palīdzēt un rast kopējs risinājumus. Tātad šis te ekspertu darbs padomē, darba grupās ir būtībā tāds gan viens no visnozīmīgākajiem, gan arī viens no dalību valstu visiesaistošākajiem, jo dalību valsts ir tās, kas veido šī likuma projekta pozīciju. Nevis Briselē, nevis padomas sekretariāts, tas dalību valsts. Un tad, kad dalību valsts ir izgājuši cauri šim procesam, tas varētu vismaz likuma projektam ir iziets cauri 2 reizes, pa vairākiem mēnešiem, varbūt gada ietvaros, tad mēs virzamies Eiropas Savienības padomē uz nākamo soli. Mēs virzamies no, pieņemsim, darba grupas par vidi uz pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmi, ko sauc Coreper 1 un Coreper 2. Nav svarīgi, tiek sadalīts par kompetencēm, bet Corepers tā viņš sauc. Un šis Corepers ir kā tāds starplīmenis starp ekspertiem un starp ministru padomu attiecīgo, kas uzliks lielo zīmogu un pateiks, mēs piekrītam šim te projekta izstrādē un mūsu pozīcijai. Fakts, ka tas ir savā veidā starplīmenis, nekādā veidā nenozīmē, ka tas ir mazāk svarīgs nekā citi soļi, jo Coreper īstenībā ir tas brīdis, kur mēs sākam skatīties uz kopējo bildi tā paplašināti. Coreper eksperti, kas strādā attiecīgo valstu pārstāvniecībās Eiropas Savienībā, tie ir augstākie diplomātiskie sūtņi, kas ir tie nosūtīti uz Eiropas Savienības misiju. Viņi mēģina rast kopsakaru, mēģina saprast, kur valstīm ir tie sāpīgie punkti, vai tos var atrisināt, un ja viņi tos atrisina, tad īstenībā visticamāk ministra līmenī šis jautājums tiks pieņemts bez nekādām diskusijām. Un te es varētu runāt par to svarīgo darbu un kā īstenībā viņi veido ministru padomas dienas kārtību par A un B punktiem, bet tas būtu liels čakars un nepalīdzētu šim temata skaidrībai. Būtībā, kas jāsaprot, ir, ka, kad eksperts savu darbu pabeidz, tas nonāk šajā starplīmenī Coreper, kur mēs paskatāmies, būs kompromiss jāmeklē, vai arī viss ir uz vienas lapas. Un pēc tam, kad ir saprasts, ja ir kompromiss, tad sūtam tālāk, ja nav kompromiss, tad ieliekam, tad tāpat mēģināsim viņu atrast ministru līmenī. Nu, un tad jā, nākamais solis ES padomē ir tā saucamā ministru padoma, un šeit katrā sanāksmē tiek izskatīti vairāk jautājumu, ne tikai viens likumprojekts, parasti ir sagrupēti paralēli likumprojekti, un tiem ir vajadzīga padomas piekrišana. Tātad mūsu likumprojekts visticamāk, tāpēc, jo tas līdz šim ir bijis galvenokārt vides aizsardzības jomā, tā būtu vides aizsardzības ministru rotācija, kas sasēstos un kuri vai nu diskutētu, vai arī vienkārši pieņemtu likumprojektu. Kopā pārskatot procesu, Eiropas Savienības padomas darbs no sākuma sāks ar likumprojektu saņemšanu, tad valstis
galvaspilsētās saprot un izstrādā, kas ir atbildīgās iestādes un kādas viņu nostājas, tad eksperti dodas uz Briseli, lai runātu, lai diskutētu, lai mēģinātu rast kopskaru, tad tas tiek virzīts uz Koreperu un beidzot uz ministru padomu priekš piekrišanas. Un šeit mēs nonākam tādā interesantā punktā, jo Eiropas Savienības padomu, lai arī likumprojektu saņem tieši tajā pašā brīdī, kad to saņem Eiropas parlaments, process un tā gala pozīcija, ko Eiropas Savienības padoma var pieņemt, ir atkarīga no Eiropas parlamenta pozīcijas. Būtībā formālajā ES likumdošanas procesā ir pateikts tas, ka padome savu pozīciju pieņem tikai tad, kad tā ir saņēmusi Eiropas parlamenta oficiālo pozīciju. Padomes pozīcija var būt pieņemt parlamenta pozīciju bez grozījumiem, vai nepiekrist parlamenta pozīcijai, veikt grozījumus un to nosūtīt atpakaļ. Un tā sauc šo kopējo procesu sauc par pirmo likumu lasījumu. Bet svarīgos likuma projektos Eiropas Savienības padome varētu pieņemt neformālu lēmumu pirms šīs oficiālās pozīcijas pieņemšanas, lai parlamentam parādītu, kādu risinājumu Eiropas Savienības padome vēlētos redzēt ar šo likuma projektu. Un tas īstenībā ir diezgan noderīgi, tīpaši svarīgos likuma projektos, kurus ir ātri jāpieņem, vai kuriem ir diezgan liela politiskā kompromisa vajadzība, jo tas atvieglo pēc tam laikietilpīgo sarunu un pārunu darbu. Un tātad svarīgos likuma projektos, kur, pieņemsim, parlaments vēl nav pieņēmis savu pozīciju, padome pieņem tā saucamo vispārējo pieeju, šo te neformālo dokumentu. Un vispārējā pieeja īstenībā ir tiešām noderīga, un varbūt jautājums ir rodas, ja parlaments pieņem pozīciju un savus grozījumus, un padome tad saņem šo grozīto likumprojektu, kāpēc tad tā vispār izvērtē sākotnējo likumprojektu? Jo tā vērtēs tieši parlamenta gala pozīciju. Tas īstenībā ir ļoti labs jautājums, bet padomei ir vajadzīga jau iepriekš eksistējoša saskaņota pozīcija, no kuras tā var uzsākt sarunas ar parlamentu, jo, ja padome saņems tikai parlamenta grozījums un tad sāks to vērtēt, tad tā nebūs bijis laiks, lai izskatītu šos te visus projektus un redzētu, ko parlaments ir pamainījis un vai tas ir piekritīgi, vai labāk dalībvalstīm labāks būtu cits risinājums. Tā kā no vienas puses tas ir, lai Eiropas Savienības padome varētu izveidot savu pozīciju, savu nostāju šajās sarunās ar citām iestādēm, un no otras puses tas ir laikietilpības samazināšanas jautājums, jo izvērtēt likumprojektu aizņem tiešām, kā jau mēs minējam, ļoti ilgi, un ja padome jau to ir sākus izvērtēt savlaicīgi, tad atkal šis samazina likumprojekta kopējo izskatīšanas laiku. Protams, vienmēr var likumprojekts pilnīgi mainīties, un padome vēlreiz sūtīs atpakaļ šo te likumprojektu cauri ekspertu grupām, tad Koreperam un tad pie ministru padomes, bet parasti šīs iestādes savstarpēji sarunājas. Tad pirms mēs dodamies pēdējās stadijās, ir vērts novērtēt, kur šis likumprojekts ir bijis un kādam procesam tas ir izgājis cauri, lai redzētu to kopējo bildi. Mēs sākām ar to, ka pilsētu vidēs ir pieaudzis mašīnu radītais piesārņojums, kas rada vairākas problēmas. Šī problēma īstenībā aktualizējās tik tālu, ka tā ir nonākusi pie ES valstu vadībām, kas nolem, ka tā ir vajadzīgs kopējs Eiropas Savienības risinājums. Šo problēmu izvērtē komisija un izvēlas pareizāko pieeju tās risināšanai caur likumprojektu izveidi. Pēc tam likumprojekts tiek nosūtīts gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas Savienības padomei, kuri caur saviem procesiem, iekšējiem procesiem, to izvērtē un nonāk pie savām formālajām vai neformālajām nostājām. Tagad, sekojot formālajam procesam šim te parlaments pieņemot savu pozīciju, to nosūta Eiropas Savienības padomei, kas to salīdzina ar savu nostāju. Ja tā piekrīt, tā apstiprina parlamenta nostāju un likumprojekts ir pieņemts. Šis tiek saukts par pirmo lasījumu, kā jau iepriekš minēju. Ja tā nepiekrīt, tad tā veids grozījums un tos nosūta atpakaļ Eiropas parlamentam, kas sāk likumprojektu otro lasījumu. Otrais lasījums iet ļoti līdzīgā veidā. Parlaments izvērtē padomes pozīciju, ja tas piekrīt, likumprojekts pieņemts, ja nē, veids grozījums nosūta padomei, kas to izvērtē. Ja padome pieņem, tad
likumprojekts ir pieņemts otrajā lasījumā, bet, ja tā nepiekrīt, tad pirms trešā un pēdējā lasījuma tiek veidota tāda, kā viņi sauc par samierināšanās komiteju, kurā ir pārstāvi gan no padomes, gan no parlamenta, gan no komisijas, un viņi kopīgi mēģina izveidot vienotu tekstu, kurām ir jāpiekrīt abām iestādēm, un šis te ir obligāts process pirms trešā lasījuma. Trešais lasījums būtībā ir šis kopējais teksts no samierināšanās komitejas, tiek nosūtīts abām iestādēm, ja abas piekrīt, likumprojekts ir, ja nepiekrīt, šis likumprojekts vienkārši tiek mests malā. Šis ir formālais process, bet līdz trešajam lasījumam, es nemaldos, vispār kopumā nonāk mazāk kā kaut kādiem 4% likumprojektu. Un vispār līdz otrajam lasījumam nonāk tikai vidēji kaut kādi 20, varbūt procenti, 15 līdz 20% no likumprojektiem. 75 līdz 80% no šiem likumprojektiem tiek pieņemti pirmajā lasījumā. Būtībā parlaments nosūta savu pozīciju padomei, padome piekrīt, likumprojekts pieņemts. Kāpēc? Tas ir tāpēc, jo tiek izmantoti neformāli procesi, lai šo formālo vidi pātrinātu. Un viens no svarīgākajiem neformāliem procesiem ir tā saucamie trialogi. Un trialogi ir svarīgākais neformālais process, jo tas patļauj pieņemt lielāko daļu no Eiropas Savienības likumprojektiem pirmajā lasījumā. Būtībā tā ir aizkulišu sarunas starp trim galveniem likumdevējiem – Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības padomu un Eiropas komisiju. Kā tas izskatās, ir, ka tās ir neformālas sanāksmes, kas notiek parasti parlamenta pirmā lasījuma laikā, tad, kad, piemēram, ir izveidota komitejas pozīcija, bet vēl nav plenārsēdē pieņemta vispārējā parlamenta pozīcija, un ES padomē ir pieņemta padomes vispārējā nostāja. Tātad, raportieris un viņa ēnu raportieris no parlamenta, rotējošā prezidējošā valsts ar sekretariātu no padomes un atbildīgā departamenta vadītāja no komisijas sanāk vienā telpā, kur viņi mēģina atrast kopēju vienotu tekstu, atrast kopējus grozījumus, kas ir būtībā pieņemama visām trim iestādēm. Ja viņi šo vienošanos panāk, tad, ja tie tiek veikti kā grozījumi Eiropas parlamenta šajā te komitejas pozīcijā, plenārsēdē tiek pieņemts, un Eiropas Savienības padome būtībā tad pieņem to kā tādu, viņi sauc par konsolidēto kompromisu versiju tekstam. Būtībā šis te neformālais trialogs atļauj izlaist šo te formālo lasījumu daļu, iesaistot visas iestādes jau savlaicīgi, lai nodrošinātu, ka process norit diezko ātri, jo bez tā likumdošanas procesa varētu ieilgt vēl par vairākiem mēnešiem līdz pat pusgadam. Tātad trialogi ir veids, lai arī nav formāli noteikts Eiropas Savienības dibināšanas līgumos, tas ir ļoti efektīvs veids, kā nodrošināt, ka likumi tiek izveidoti ātri. Un kas tad ir pēdējais? Pēc tam, kad likums tiek pieņemts, vai nu pirmajā lasījumā, vai nu otrajā lasījumā, vai arī pēc šīs komitejas trešajā lasījumā, tas tiek nodots dalībvalstiem, lai to ieviestu, un šis jau ir nākamais process. Tas vairs nav par likumdošanas izveidi vai jaunradi, tas ir par likumu īstenošanu un ieviešanu. Es nevaru noliegt, ka ES likumdošanas process ir sarežģīts. Tāds tas ir, un tam ir gan pietiekami daudz formālie un neformālie procesi samaisīti kopā, kur dažreiz ir grūti pateikt, vai likums sakrīt ar praksi. Bet man šķiet, tas atspoguļo Eiropas Savienības daudzveidību, to, ka Eiropas Savienība ir savienība, kas ir balstīta uz daudzām valstīm, uz iedzīvotājiem un citām iesaistītām pusēm, kas konstanti mēģina meklēt kompromisu. Un man liekas, tieši šī kompromisa meklēšana ir tas, ko mēs saredzam tieši šajā likumdošanā. Tāpēc es ceru, ka šī sērija bija varbūt ar mazāk stāstiem un vairāk teoriju, bet tāpat interesanta, saprotama, un es vēlos informēt to, ka šī ir pirmā no vairākām sērijām, kuras mēs publicēsim ārpolitika bez kaklasveids, kas ir tēmēts tieši uz Eiropas Savienības dažādiem darbības aspektiem.
Tātad pirmais bija likumdošana, kas noteikti bija visteorētiskākais, un nākamajā sērijā jau mēs atgriezīsimies pie vairāk stāstiem un politikas jautājumiem. Tāpēc es ceru, ka jums šī sērija patika, un es novēlu labu rītu, labdien un labu vakaru. Visu jums labu!